Čau, šodienas tēma ir vektora saskaitīšana un atņemšana, kā arī izskatīsim vēl vektora reizināšanu ar skaitli un visu kaut kādus likumus par saskaitīšanu un atņemšanu, protams. Nu ko, piedāvāju sākt. No sākuma izskatīsim trīsstūra likumu un paralelogramma likumu. Tie ir likumi, ar kuriem tu vari saskaitīt divus vektors, ja? Piemēram, tev ir dots vektors A un vektors B, un to prasa saskaitīt to izmantojot trīsstūra likumu. Ko tu dari? Tātad mums ir vektors A plus vektors B. Ko tu dari? Tu paņem vektoru B un tu pieliec to ar tās gala punktu pie vektora A. Tātad, ko tu dari? Tu paņem otro vektoru B un tu pieliec tas sakuma punktu pie vektora A gala punkta. Pēc tam tu paņem pildspalvu, lineālu, novelc no vektora A sakuma punkta uz B vektora gala punktu jaunu vektoru. Jā, vai arī, piemēram, nosaukt to par vektoru C. Un tas vektors C būs tavs rezultējošais vektors. Jā, tātad vektors A plus vektors B būs vektors C. Tas ir viss. Pārsvarā to izmantot tad, kad tev ir, vai uzzīmē vēl viens, uzzīmējam vektoru AB. Tagad apzīmēšu nevis ar maziem burtiem, bet ar diviem lieliem burtiem. Ja? Un uzzīmēšu vektoru BC. Ja? Kad tu redzi, mums viena vektora galapunkts ir otra vektora sakumpunkts. Un tādos uzdevumos tev ļoti vērts ir izmantot tieši trīsstūra likumu, jo tu vienkārši vari paņemt un no A uz C, tātad no sakumpunkta, no pirmā vektora sakumpunkta uz otrā vektora galapunkta novilksi vēl vienu vektoru, un tev sanāks, ka vektors AB plus vektors BC ir vienāds ar to jaunu vektoru AC. Vienāds ar AC. Tas ir viss. Ok. Ko mēs darām ar paralelogrammu likumu? Ar paralelogrammu likumu tu liksi vektoru B nevis pie vektora A gala punkta, bet pie sakuma punkta. Tā, davai labāk uzzīmēšu. Tātad, pārlikšu vektoru B šeit. Un ko darīt tagad? Tagad tu vari vai no ar zīmulu, vai no ar pildspalvu piezīmēt klāt paralelogrammu. Tad būs divas līnijas tādas. Viena tāda un viena tāda. Ja? Un tavs rezultējušais vektors, piemēram, apzīmēs ar burtu C, būs šī paralelogramma diagonāle. Tātad, rekur C. Un skaties, es paņemu vienāds vektors, paņēmu šeit, to es A un B, un šeit arī paņēmu A un B. Vienkārši es pieliku to vektoru B citā vietā, bet rezultējušais vektors man sanāca viens un tās pats. Ja? Un vienkārši divi likumi, divi paņēmieni, bet rezultāts ir viens un tās pats. To tu izmantos tad, kad tev ir, skaties, vai paņemšu tādu vektoru AB, un šeit būs kaut kāds vektors AC. Ja? Tev nebūtu jēdzīgi tagad mēģināt izmantot trīsstūra likumu un kaut kā pārlikt to AC vektoru, jo viss, ko tu vari izdarīt, ir piezīmēt to paralelogrammu. Šoreiz tad būs vienkārši taisnstūris. Ja? Un tā diagonāla, kas tev sanāk, piemēram, AD, būs tavs rezultējušais vektors. Un kad tu redzi, es arī paņēmu ļoti līdzīgus vektorus šeit, un tie rezultējušie vektori ir vienādi. Tātad divi paņēmi, bet rezultāts ir vienāds. Ja? Vēlreiz, trīsstūra likumu izmantot tādi, kad tev ir, piemēram, AB un BC, kā šeit tātad viens vektors iziet no otra vektora galapunkta. Bet paralelogrammu likumu izmantot tādi, kad tev ir viens sakumpunkts un tie vektori iet uz dažādiem virzieniem. Tad tu vari piezīmēt papildlīnijas un viegli uzzīmēt diagonāli. Ok, ejam tālāk. Ja tev ir vairāki vektori, doti viens pēc otra, piemēram, tev ir vektors AB, pēc tam no B punkta tev ir BC, no C tev ir CD un tā tālāk. Tu rezultējušo vektoru vari pierakstīt ļoti viegli. Jo pēc būtības,
ja tev ir pēc kārtas dot tie vektori, tu vienkārši savienos sākuma punktu, tas ir A ar beigu punktu F, un rezultējušais vektors to sanāk vienkārši A F. Ja zīmēt bezgalīgi daudz vektorus vienu pēc otra, ja, un ja katrs nākamais iziet no iepriekšējā gala punkta, es varētu vienkārši novilkt vienu līniju no pat pirmā vektora sākuma punktā uz pēdējā vektora gala punktu, un kā tu šeit vari redzēt, man sanāk, ka rezultējušais vektors ir AF. Tātad AB plus BC plus CD plus DE plus EF galu ir vienkārši AF. Ja, un viena lieta, ko es gribēju pieminēt, ja tev, piemēram, nav zīmējumu, iedomājies, ja? Šis tev vispār nebija dots, un tev vienkārši prasa, ar ko ir vienāds AB plus BC. Tu vari ignorēt to burtu B, jo tu redzi, ka otrais vektors tev sākās tur, kur beidzās pirmais. Tātad, paņem pirmā vektora sākuma punktu, otrā vektora gala punktu, un tu vienkārši sanāk rezultējušais vektors AC. Ja, tas arī viss, tu vari pat nezīmēt, tur nemocīties un tā tālāk. Šeit tev īsti nesanāks, ja tev ir dots, piemēram, vektors AB un AC, tev nesanāks uzreiz pateikt, kas būs tas rezultējušais vektors, ja? Bet ja tie vektori ir viens pēc otra, tad tu vari droši pierakstīt uzreiz. Un burtiski tev var pateikt, ka viņi noisinās savā starpā, ja? Tad AB, šeit ir kopīgais punkts B, pēc tam šeit ir kopīgais punkts C un tā tālāk un tā tālāk. Un, jā, tu vari pat izdest šo te zīmējumu, un tev būtu jāsaprot, ka šīs tevis pasākums rezultējās uz vienkārši vektoru A, F, kur A ir sākuma punkts un F ir galpunkts. Kaut kā tā. Ok, pēdējā lieta, kas jāpiemina, ir vektoru atņemšana un vektoru reizināšana. Kad tu atņem vektoru, tu pieskaiti pretēju. Ja, tāpat, kad tu, piemēram, kad tu nezinu no skaitļa 2 gribi atņemt 1, tas ir tas pats, kad tu pieskaiti pretējo. Tātad es varu pierakstīt tā, 2 minus 1 vienāds ar 2 plus, un pretējais skaitlis 1 ir minus 1. To var tā paskaidrot. Jā, bet, ja tev ir dots, piemēram, zīmējums, jā, tad tev ir vektors A un vektors B, tad A mīnus B būs vienkārši vektors A, ja, kas viņš ir, plus pretējais vektors vektoram B. Ja tu atceries no iepriekšējā video, pretējais vektors, piemēram, ja tur ir tas kaut kāds vektors, nezinu, C, viņam pretējais vektors būs mīnus C. Un viņš skatīsies uz otru pusi. Viņš būs tikpat garš, bet viņš būs pagriezis uz otru pusi. Tātad, ko es daru? Tā ir, kur vektors B. Ja man ir vektori A un B, un es gribu atņemt no A, B. Ko es daru? Es uzzīmēju vektoru A. Tādu pati. Ja? Bet tagad es zīmēšu vektoru B nevis uz labo pusi, bet viņš būs tikpat garš, bet skatīsies uz otru pusi. Ja? Un, ja man jāsaskaita klāt, es vienkārši izmantošu 3 sturu likumu, pielikšu pie vektora A gala punktu vektoru mīnus B. Tā ir kaut kā tā. Tātad šīs tā vektors ir mīnus B. Ja man būtu vienkārši vektors B, viņš skatītos uz šo pusi. Ja? Bet ja man ir mīnus B, viņš skatās uz pretējo pusi. Un 3 sturu likumu tu izmantot māki. Tātad vienkārši no vektora A sākuma punkta uz vektora mīnus B gala punktu novilc taisni, pieliec bultu un rekuri. Tev ir tavs rezultojošais vektors. Varam nosaukt par C. Piemēram, ja? Tad vienāds ar C. Tas ir viss. Ja mēs runājam par vektoru reizināšanu, tur viss ir, man liekas, pat vieglāk nekā ar atņemšanu. Ja tev ir kaut kāds vektors A, un tu gribi pareizināt viņu ar 3. Tad tas būs vektors, kas skatīsies uz to pašu virzienu kā vektors A, bet viņš būs 3 reizes garāks. Ja? Nu, es tā uz dūlu uzzīmēšu. Ja, tad šīs vektors būtu 3A. Tad skatās uz to pašu virzienu, vienkārši garāks.
Ja tu reizinātu vektoru ar negatīvo skaitli, kā tu vari uzminēt, viņš būs vērs uz pretējo virzienu. Piemēram, ja tev ir vektors B, izdarām tā, ja tev ir vektors B kaut kāds, un tu viņu reizināsi ar mīnus 0,5 vai mīnus 1,2, viņš būs divreiz īsāks, ja? Jo reiz 0,5 ir vienkārši divreiz īsāks. Cerat kaut kā tā. Un viņš būs vērsts nevis pa labi, bet pa kreisi, jo tu reizinām negatīvo skaitli. Tad tas būs mīnus 0,5 B. Viss. Un viena forša lietiņa, kas gribēju pieminēt, ir tas, ka, ja tev ir doti divi kolināri vektori, atceries, kolināri vektori ir tādi, kur ir paralēli. Ja? Tātad tev ir dots kaut kāds vektors, paņemsim mazu vektors A, un tev ir dots kaut kāds kolinārs ar to vektors, piemēram, C, ja? Un tu zini, ka A ir kolinārs ar vektoru C. Vienalga, vai viņi skatās uz vienu pusi, tad viņi ir vienādi vērsi, vai viņi skatās uz pretējo pusi, pretējo vērsi. Ideja ir tāda, ka tu vari pareizināt vektoru A ar kaut kādu skaitli, un tu dabūsi vektoru C. Tātad vienmēr, ja tev ir divi kolināri vektori, tu atradīsi tādu skaitli, ar kuru tu vari pareizināt vienu, lai dabūtu otru. Piemēram, šeit, ja man ir dots, ka vektors A ir pēc moduļa 2 vai 2 rutiņas vienalga, un vektors C man pēc moduļa ir 10, tad viņš ir 5 reizes garāks nekā vektors A. Kā es varu tikt no vektora A uz vektoru C? Es varu pareizināt vektoru A, tad 5 reizes garāks, tad mīnus reiz mīnus 5. Ar mīnus zīmēs viņu pagriezīšu uz pretējo pusi, tad viņš būs vērsts it kā uz turieni, ja? Un ar 5 es viņu pagarināšu vēl 5 reizēs. Tad viņš sanāks apmēram tāds pats kā vektors C. Jā, to ir vienkārši vērts atcerēties, bet tas nav tik svarīgi, kā, piemēram, saskaitīšanas likumi un vispārējie prieki. Tagad droši var aiziet uz uzdevumu lapu, un šeit atradīs visu kaut kāds uzdevumus, viegls, vidēji viegls vai grūts un grūts. Jā, un ja skaties kaut kur YouTube vai citā platformā, droši ej uz māciesvieglāk.lv, tur ir viss sakot no teorijas līdz uzdevumiem un arī testiem. Novēl to veiksmi un tiekamies nākošajā darbībā.